Sveicināti! Man ir prieks jūs redzēt šajā kabinetā, un es jums divos vārdos izstāstīšu par Ring Brain autotreniņiem. Pirmkārt, mēs nenodarbosimies ar kādu diagnožu vai kādu simptomu ārstēšanu vai atbrīvošanos. Tas nozīmē, ka jums cilvēkam sāp galvas sāpes, es neteikšu lieliski, sēdieties krēslā, un jūs no tā atbrīvosieties. Un mēs neveiksim ar nekādu novērtējumu, datu analīzes un neveiksim datu interpretāciju. Un es jums nestāstīšu, kā ir, kā vajadzētu un kā jums bija. Mēs arī nevirzīsim un neteiksim smadzenēm, uz kurien viņām jādodās. Mēs ļausim viņām pašām meklēt šo te pašregulācijas mehānismus. Un šī procesa laikā mans uzdevums ir sekot līdzi, lai viss noritētu kvalitīvi un atbildētu uz jūsu jautājumiem. Datortehnoloģijas palīdz nolasīt šo informāciju un dot jums atgrieznisko saiti par to, ko tikko reālā laikā jūsu smadzenes ir izdarījušas. Un šo lēmumu, ko darīt un kā darīt un kurā mirklī, to nepieņem ne dzēs, ne dators, ne arī jūs pats. To pieņems jūsu smadzenes. Un kā viņas to zina? Tas ir parasti nākamais jautājums. Kā viņas spēja šī procesa laikā mainīties? Tad pirmkārt es izstāstīšu stāstu par ozolzīli. Iedomājieties ozolzīli, kas satur informāciju par to, ka viņai jāizaug pa lielu, spēcīgu un varenu ozolu. Un praktiski visu savu dzīves laikā šī zīle cenšas piepildīt šo mērķi. Tāpēc tās jebkuras smadzenes nepārtraukt tiecās šo optimālo stāvokli. Bet rodas nākamais jautājums par cilvēkiem. Ja jau viņas tiecas uz šo mērķi, tad kāpēc mēs visi nevaram atzīmēt, ka mums ir ideāla un fantastiska smadzeņu darbība? Atbilde ir rodama tajā, ka smadzenēs ir noteikti nospiedumi, nobloķējumi vai kādas barjeras, kas neļauj viņām doties šo te optimālo stāvokli. No kurienes rodās šādi te nospiedumi, ja barjeras? Tas mēs varam ģenētiski mantot no saviem vecākiem. Mēs varam iegūt pirms mūsu piedzimšanas, īpaši pēdējos 3 mēnešos. Tas, ko mamma pārdzīvo, tas atstāja zināmas nospiedumus mūsu smadzeņu darbībā un nosaka to, kā mūsu smadzenes funkcionēs turpmākajā dzīvē. Un, ja pat ir bijusi laimīga un harmoniska dzīve, tad jebkuram cilvēkam bijis viens milzīgs traumatisks notikums, ko sauc par piedzimšanu. Un iedomājieties no mīļas, drošas sirds, jūs nākat šajā pasaulē un jautājums, kā jūs esat piedzimuši un kā smadzenes ir tikuši galā ar šo notikumu. Un nākamais process ir praktiski, šos nospiedumus mēs varam iegūst dzīves laikā, un tur noteikti jūs varat nosaukt ļoti daudz arī no savas dzīves piemērus. Visbiežāk tās ir galvas traumas, intoksikācijas, stimulvielu lietošanas, jeb pat varbūt kāda niecīga galvas trauma, kur reāli izpausmes mēs sajūtam tikai pēc gadiem 20. Un visbiežāk, protams, tas ir ar stresu saistītas lietas. Vai kādi spilgti notikumi, vai arī ilglaicīgā termiņā, kur nav bijis iespēja izvairīties no šīs stresa. Jautājums nākamais, ko cilvēki parasti uzdod, ja jau tā daba ir tik lieliska, tad noteikti kaut kāda mehānisma, ka viņi spēja pati sev sakārtot un rast risinājums vai atbrīvoties no šādiem nospiedumiem. Jā, tādas iespējas ir, un pirms es pa viņām stāstu, es uzdošu tādu retorisku jautājumu. Vai ir iespējams nomainīt braucošai mašīnai riteni? Ir iespējams. Vienīgi tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Daudz vieglāk, ja mēs šo mašīnu apstādinām un tad nomainām riteni. Līdzīgi ar smadzeņu darbību. Viņi nepārtraukt mums ir kustībā. Gan vakar, gan šorīt, gan rītdien. Viņi nepārtraukt apstrādā ienākošo informāciju un atbilstoši tam mainās. Kur dabā šāds process sastopams? Un te parasti es uzdot tādu nākamo retorisko jautājumu. Kad tad jūsu smadzenes pēdējo reizi bija apstājušās? Un diezgan bieži cilvēki tad pakas galvu un varbūt nemaz neatcerās šādu gadījumu, vai tas ir bijis ļoti, ļoti reti. Un praktiski tās ir dažādi cilvēki šo stāvokļus sauc, vai tā meditācija, vai kāda garīga praksa, vai šeit un tagad stāvoklis, vai lūkšana. Piemēram, meditācijas, ja mēs spējam apstādināt šo smadziņu ikdienas ritējumu un ļaujam viņām saprast, kur viņas atrodas tieši šobrīd un tagad. Atšķirība un līdzība starp Ring Brain autotreniņu un meditāciju ir sekojoša. Meditācijā jums jābūt zināšanām, tur noteikti jābūt skolotājiem, kas jums parāda konkrētas prakses vai konkrētas metodas, kas ir nepieciešamas un piemērotas jums, lai jūs sasniegtu šo optimālo smadzeņu stāvokli. Tā ir noteikti neatlaidība, gribas spēks un tas ir laiks. Un laiks var būt vairāki mēneši vai pat gadi.
Un ir vēl viens būtiskais faktors, ka dažos gadījumos ir jāmaina dzīvesveids, un jūs noteikti esat dzirdējuši, ka cilvēki brauc kaut kur uz laukiem vai brauc uz Indiju, lai sev sakārtotu. Tas, kas ir Riga Brain autotreniņos iespējams, ja šo procesu iespējams izdarīt daudz īsākā laika posmā, jo seanses laikā mēs praktiski parādām konkrēti, lūk, šeit ir šis nospiedums smadzenēs, un ļauj viņām pašām meklēt šos risinājumus. Kā notiek šis process? Jūs sēžiet teātrā krēslā, jums tiek pielikt mērinstrumenti, kas tikai nolas šo informāciju no jūsu smadzeņu viļņu aktivitātes, un jūs varat klausīties jebkādu mūziku, kas ir jums komfortabla, jūs varat skatīties filmas un, kā es smējos, arī panorāmu skatīties. Ko es ar to gribu teikt? Ka tam nav tāda primāra nozīme, ko mēs skatāmies vai klausamies. Bet tas, kas ir tajā skaņā, jūs dzirdēsiet tādas pauzes, īsus aprāvienus. Un šīs pauzes īsie aprāvieni, tie ir tie saucamie spoguļu signāli, kas informē smadzenes par to, ko viņas tikko reālā laikā ir izdarījušas. Tas līdzīgi, ja jums pielikti zvaniņi pie ķermeņa, jūs pakustaties, viņi iezinās. Un tādā veidā jūs saņemat informāciju par to, kuru ķermeņa daļu esat pakustinājuši. Šī līdzība par spoguļu signāliem ir līdzīga tāpatās, kā jūs pieejat pie spoguļa un jūs redzat, kādi jūs izskatāties un jūs spējat sev sakārtot. Līdzīgi šajā procesā smadzenes saņem informāciju par to, kā viņas konkrēti šajā mirklī funkcionē un darbojās. Un tālāk, ja viņas pašas meklē šos pašregulācijas mehānismus. Un šeit arī ir tas būtiskākais vēl viens jautājums, ko cilvēks parasti uzdod, vai tas ir droši? Jā, tas ir droši, jo smadzenes nekad nenodarīs sev pāri, viņas meklēs un dosies tikai tad, kad visi ārēji un iekšēji apstākļi ir atbilstoši. Par rezultātiem. Rezultāti var būt pēc viena izmēģinājuma seansa aptuveni 30–40% cilvēku vai līdz 10 seansam, ja viņi tiek iziet regulāri, piemēram, reizi nedēļā, ziņo aptuveni 80–90% klientu. Ko nozīmē rezultāti vai taustām pozitīvi rezultāti, par kuriem mēs šobrīd runājam? Tas nozīmē, ir galvas nav galvas sāpes. Kas, ja līdz tam 10 seansam nav šie rezultāti, tad viens variants, piemēram, cilvēkam nav nekādas sūdzības, un es varu par sevi šādi stāstīt, kad izjūt 10 seanses, es nejūtīšu šādas būtiskas izmaiņas. Bet, ja salīdzināšu laika periodu pirms un pēc, piemēram, pusgadu vai pat gadu, tad es zinot, kam man jāpievērš uzmanības, ieraudzīšu šīs atšķirības. Vai cilvēki, kas man ļoti labi pazīst, spēs norādīt, vai diezgan bieži ar viņu norāda šīs lietas. Lūk, vēl viens faktors, ja tās līdz 10 seansam nav mums šādi taustām pozitīvi rezultāti, bet mums ir sūdzības vai simptomi, no kuriem mēs vēlamies atbrīvoties, tad visbiežāk es saucu to stāvokli par to, vai līdzīgs stāvoklis kā mašīna ir iesprūdus smiltīs. Un parasti tie ir kādi ārēji, iekšēji vai ar prātu saistīti kavējušie faktori, kas neļauj šīm smadzenēm virzīties uz priekšu. Un ārējie faktori var būt pavisam vienkārši. Cilvēks dzīvo nežēlīgā vidē, mēs nevaram gaidīt, ka viņam būs optimāla smadzeņu darbība. Uzlabojoties smadzeņu darbībai vai, piemēram, ar meditācijas palīdzību vai ar Riga Brain autotreniņu metodas palīdzībā cilvēkam rodās iekšēja motivācija, gribas spēks kaut ko mainīt, un tā kā enerģijas pieplūdums. Un viņš pieņem lēmumus, ko varbūt viņam vajadzēja izdarīt jau pirms vairākiem gadiem. Mainoties apkārtējai vidē, viņi var spēt doties tālāk uz optimālo stāvokli. Un, ja nav neko iespējams mainīt šajā vidē, cilvēks var mainīt attieksmi, vai ar meditācijas vai Riga Brain autotreniņu palīdzību mainās attieksmi pret notikumiem. Ir tieši tie paši notikumi, ir tieši tas pats cilvēks varbūt, bet cilvēks skatās tiem notikumiem un viņu vairs tas neuztrauc, un viņš spēj konstruktīvi pieiet šajai lietai un risināt šo lietu. Iekšēji traucējušie faktori ir ar bioķīmiju vai ar kādu mūsu orgānu darbību saistīti, tad ar veselību saistītas lietas. Un šeit ir koks ar diviem galiem. Nav iespējama laba smadzeņu darbība, ja mums ir problēmas ar veselību. Uzlabojoties veselībai, uzlabojas ar smadzeņu darbību. Un otrādāk, uzlabojoties smadzeņu darbībai, var uzlaboties arī veselībai, saistīt simptomu ar veselību. Līdz ar to arī pēc seansiem, pēc cilvēki, vai nu pēc meditācijas procesiem, vai pēc Riga Brain autotreniņiem, var ziņot uzlabojumus saistībā ar veselību. Un trešais kavējušais faktors ir saistīts ar prātu. Lai kā cilvēkiem tas nepatīk, es parasti saku, ka jūs prāts ir izveidojis noteiktu komforta zonu, kurā jūs jūtaties komfortabli. Un no šīs komforta zonas nav atļauts ne pa labi, ne pa kreisi, jo uzreiz mēs jūtamies diskomfortu. Un šeit ir tas pirmais konflikts. Ja mūsu
optimālā smadzeņu darbība ir ārpus šīs komforta zonas, tad, lai mēs nonāktu šo optimālo zonu, mums ir jāpārkāp pār šai robežai. Un tādēļ, kā jūs jau lasījāt, ka var rasties tāds diskomforta sajūtas. Un mans uzdevums šobrīd ir jūs nobiedēt, un jūsu tiesības ir atteikties no ringbrain autotrēninga procesa, ja jūs jūtaties, ka jūs neesat šajā mirklī gatavi pārmaiņām, kas var notikt ar jums. Un pirmkārt, diskomforta sajūtas ir izņēmuma gadījums, tas nav visiem. Otrkārt, tas ir ļoti nepatīkami iet tādam procesam cauri. Treškārt, tas var būt samērā ilgstoši, un tas var sāksies pat pēc šāda viena niecīga izmēģinājuma seansa. Tas var ilgt vairākus mēnešus. Un tie var būt gan psiholoģiski, gan fizioloģiski raksturi. Psiholoģiski raksturi var būt tādi, kad ir domīgums, vairāk lietas, kas jūsos nepatīk, ka tā kā var sāsināties, necietība pieaug, izklaidība, aizmāšība un var kaitināt lietas, un tāds domīguma periodā var tāds stāvoklis būt, ka nepatīk nekas, kas ir darīts līdz šim, un liekas, kas ir pilnīgi garām, gan visi nākotnes plāni liekas, ir pilnīgi garām, un tāds sajūta, ka es esmu nulle, es esmu pilnīgi nekas. Ir ārkārtīgi nepatīkams tāds stāvoklis. Un fizioloģiski var būt tādas traucējušie faktori vai diskomforta sajūtas. Tas var būt karstumviņi, augstumviļņi, gripē līdzīgi simptomi, varbūt tāds galvas sāpes dažreiz pēc seansiem, vai tā kā dūla, pilna galva. Un runājot par šīm diskomforta sajūtām, ir tā tad viņas īstenībā ir ārkārtīgi pozitīvs rādītājs, ja kaut kas tāds ir, jo smadzenes ir gatavs mainīties, un viņas atbrīvojās no tā, kas praktiski, ka man viena klienta teica, ka kustība mēsls nāk arī smaka augšā. Un līdzīgi ar šajā situācijā. Līdz ar to tās sajūtas var būt no vispozitīvākām, kādas jums jebkad ir mūžā bijušas, līdz sajūtām kā pīlēja ūdens, ka jūs tā konkrēti nevarēsiet izjust tādas izmaiņas, visnepatīkamākām sajūtām, kādas jums vispār ir bijušas šajā mūžā. Un abos šajos te galos, kā mēs sakam, gan šīs te pozitīvās, gan šīs te diskomforta sajūtas ir ārkārtīgi pozitīvs rādītājs. Un tādēļ man ir priekš jums jautājums šajā mirklī, vai jūs esat gatavi šādām pārmaiņām? Ja jūs esat gatavi, tad mēs droši varam turpināt. Ja nē, tad tiekamies pēc kāda laika, pēc gada, pēc 5, pēc 10, kad jūs esat gatavi šādām pārmaiņām. Paldies un patīkam jums seansu!